Marks Tvens, Toma Sojera piedzīvojumi. 1. nodaļa. Tom! Neviens neatsaucās. Tom! Neviens neatsaucās. Brīnums, kur tas puika pagaisis? Au, Tom! Vecā lēdija parāva brilles zemāk uz degungalu un pāri tām nopētīja visapkārt istabu. Tad pabīdīja tās augstāk pār degunam un raudzījās no brīļu apakšas. Viņa reti vai nekad neskatījās tieši cauri brillēm, lai meklētu tik niecīgu objektu kā zēnu, jo šīs brilles bija viņas svētdienas glītums, viņas sirds lepnums, darinātas vairāk smalka izskata pēc, nevis valkāšanai. Tikpat labi viņa būtu varējusi skatīties caur 2 plīts riņķiem. Kādu brīdi viņa stāvēja samulsusi, tad noteica, ne jau dusmīgi, bet pietiekami skaļi, lai to sadzirdētu mēbeles. Labi, ja es šoreiz tevi nogrābšu, tad... Vecā lēdija nepabeidza teikumu, jo noliecās un sāka ar slotu vikstīt pagultē, pie katra grūdiena aizelsdamās un dziļi ievilkdama elpu. No pagultes viņa iztrieca tikai kaķi. Savu mūžu neesmu redzējusi tādu palaidņu puiku. Viņa piegāja pie atvērtajām durvīm, nostājās uz sliekšņa un pārlaida skatienu pāri tomātu stādiem un zeloņainajiem velnāboliem, kas auga dārzā. Bet Toma nebija. Tad ar paceltu balsi, lai to varētu tālu dzirdēt, krustmāte Polija iesaucās: Uhū, Tom! Aizmugurē kaut kas viegli nošvīkstēja. Viņa pagriezās īsti laikā, lai notvertu aiz svārku stērbeles mazu zēnu un neļautu tam aizbēgt. Te tu esi! Kā es neiedomājos par pieliekamo? Ko tu tur darīji? Neko! Paskaties uz savām rokām un savu muti. Ar ko tu esi notriepies? Nezinu, krustmāt. Bet es zinu, ar ievārījumu. Jā, gan, 100 reiz esmu tev teikusi, ja tu vēl aiztiksi ievārījumu, noģērēšu tev ādu. Padod rīksti. Rīkste izslējās gaisā, briesmas bija neizbēgamas. Ai, paskaties atpakaļ, krustmāt! Vecā lēdija kā viesulis apsviedās un spēja parāva uz augšu bruņķus, it kā tos sargādama. Tai pašā mirklī zēns laidās mukt, pārāpās pār augsto dēļu sēti un pazuda aiz tās. Kādu brīdi krustmāte Polija stāvēja pārsteigta, tad klusi iesmējās. Vai tas puika iet ratā, bet vai es tiešām nekad nekļūšu gudrāka? Vai viņš šādi nav mani diezgan muļķojis, lai es vismaz šoreiz būtu pratusi piesargāties? Bet veci nelgas ir vislielākie nelgas, vecu suni neizdresēs, kā mēdz teikt. Ak, tu mīļā debess, katru dienu tas palaidnis izgudro ko citu. Un kā lai es paredzu, kas būs nākošo reizi? Acīm redzot, viņš zina, cik ilgi drīkst mani ķircināt, iekās man uznāk dusmas. Un zina arī, ja spēj manas domas kaut mirkli atkal novirzīt vai mani iesmīdināt, tad dusmas tūlīt pāriet un es nespēju viņam pat vienreiz iesist. Es tiešām neizpildu savu pienākumu pret šo zēnu. Tas kungs to zina. Rīksti taupīdams samaitās vērnu. Tā stāv rakstīts svētajos rakstos. Es zinu, ka krāja mums abiem tikai grēkus un ciešanas. Puikā iesēdies pats nelabais, bet ko lai dara? Viņš taču ir manas nabaga mirušās māsas dēls, un sirds neatļauj viņu pērt. Katreiz, kad ļauju viņam iziet sveikā, mani moka sirdsapziņa, un katreiz, kad viņam iesita, mana vecā sirds gandrīz vai lūst. Īs un bēda pilns ir no sievas dzimuša vīrieša mūžs. Arī tā stāv rakstīts svētajos rakstos. Un es domāju, tā tiešām ir. Šo pēcpusdienu viņš atkal slaistīsies un neies uz skolu, un es vienkārši būšu spiesta rīt viņam uzdot darbu, lai viņu sodītu.
Man ir tik grūti likt viņam strādāt sestdienās, kad visi zēni ir brīvi. Bet viņš par visu vairāk ienīst darbu, un man taču jāizpilda savs pienākums pret viņu. Citādi es šo bērnu pazudināšu. Toms tiešām noslaistījās un negāja uz skolu, bet pavadīja dienu visai tīkami. Viņš atnāca mājās vēl tieši laikā, lai palīdzētu mazajam nēģerēnam Džimam pirms vakariņām sazāģēt malku nākamajai dienai un saplēst skalus iekuram. Atnāca vismaz tieši laikā, lai pastāstītu Džimam savus piedzīvojumus. Kamēr Džims veica 3/4 darba, Toma jaunākais brālis, vai patiesībā pusbrālis, Sits, jau bija pabeidzis savu daļu darba, salasījis skaitļus, jo viņš bija kluss zēns un viņa raksturam nepiemita nekas dēkains un nemierīgs. Kamēr Toms ēda vakariņas un katrā izdevīgā brīdī čiepa cukurgraudiņus, krustmāte Pollija uzdeva viņam jautājumus, ļoti dziļus un viltīgus, lai pavedinātu viņu uz izpļāpāšanos, kas atklātu viņa pārkāpumus. Kā daudzas vientiesīgas dvēseles, krustmāte iedomājās, ka viņai piemīt sarežģītas un noslēpumainas diplomātijas talants, un viņai patika savas viegli saredzamās viltībiņas iztēloties kā negantākās viltības brīnumus. Tom, vai skolā bija diezgan silti? Viņa jautāja. Jāmu. Varens silti, vai ne? Jāmu. Vai tev neiegribējās nopeldēties, Tom? Toms viegli izbijās. Viņā pamodās nepatīkams aizdomas. Viņš vērīgi paskatījās krustmātes Pollijas sejā, bet tā neko neizpauda. Nēmu, nevisai, viņš sacīja. Vecā lēdija pastiepa roku un aptaustīja Toma kreklu, pēc tam piebilda. Bet tagad tu neesi pārāk sakarsis. Viņa slepnumam glaimoja apziņa, ka pārliecinājusies par to, vai krekls ir savs, nevienam nenojaužot, kas viņai prātā. Tomēr par spīti krustmātes iedomātai gudrībai Toms tagad saprata, no kurienes vējš pūš, tāpēc aizsteidzās priekšā nākošajam gājienam. Mēs pabāzām galvas zem ūdens sūkņa. Mani mati vēl ir mitri par augi. Krustmāte Polliju kaitināja, ka viņa nebija ievērojusi tik svarīgu pierādījumu un neparedzējusi šādu triku. Tad viņai radās jauna iedvesma. Tom, bet tu taču neatārdīji manis piešūto krekla apkakli, kad lēji ūdeni sev uz galvas. Atpogā svārkus. Bailes Toma sejā izgaisa. Viņš atpogāja svārkus. Krekla apkakle bija kārtīgi piešūta. Nu labi, niekalbi, ej vien. Es biju pārliecināta, ka šodien nebija skolā, bet gāju peldēties. Tomēr es tev piedodu, Tom. Manuprāt, tu esi piesardzīgs kā apsvilinājies kaķis. Bet kā mēdz teikt, labāks nekā izskaties šoreiz. Viņa jutās pa pusē noskumusi, ka viņas viltība nav izdevusies, un pa pusē priecīga, ka vismaz vienreiz Toms uztenterējis uz paklausības ceļa. Bet Sidnejs piebilda. Zini, man liekas, ka tu piešuvi Toma apkaklē ar baltiem diegiem, bet te ir melni diegi. Kā tā? Es taču to piešuvu ar baltiem diegiem, Tom. Bet Toms nenogaidīja, kas notiks tālāk. Skriedams laukā pa durvīm viņš iesaucās. Sidī, par to tu gan dabūsi. Nokļuvis drošā vietā, Toms apskatīja divas lielas savā svērku atlokā iespraustas šujamadatas. Ap tām bija aptīti diegi. Ap vienu adatu balti, ap otru melni. Viņš iesaucās. Viņa to nekad nebūtu pamanījusi, ja Sits neizpļāpātos. Sasodīts! Dažreiz viņa piešuja apkakli ar baltu, dažreiz ar melnu diegu. Kaut jau pie joda viņa šūta tikai ar vienas krāsas diegiem, jo es nevaru šīs maiņas atcerēties. Bet Sidam es par to aplauzīšu sprandu. Es viņu pārmācīšu. Toms nebija pilsētiņas paraugzēns. Viņš zināja, kādam jābūt paraugzēnam, un šī suga viņam derdzās. Pēc pāris minūtēm, pat vēl ātrāk, viņš bija aizmirsis visas savas raizes. Ne jau tāpēc, ka tās būtu bijušas mazāk smagas un rūgtas kā pieaugušo raizes,
bet viņā pēkšņi iedegās kāda jauna un spēcīga aizraušanās, kas izdzina no prāta visu nepatīkamo. Tāpat kā pieaugušie aizmirst savas neveiksmes, kad viņus satrauc kāds jauns pasākums. Šī jaunā aizraušanās bija vērtīgs neparasts svilpošanas paņēmiens, ko viņš nu pat bija iemācījies no kāda nēģera, un dega nepacietībā to izmēģināt. Tas skanēja it kā savdabīgs putnu svilpiens, mīksti plūstoši treļļi, kas radās, kad svelpjot ar vien piešāva mēli pie augstlējām. Lasītājs šo paņēmienu droši vien atcerēsies, ja pats kādreiz bijis zēns. Čaklums un vērība palīdzēja Tomam drīz vien apgūt šo iemaņu, un kad viņš aizklaiņoja tālāk pa ielu, viņa mute bija pilna jauku skaņu un dvēsele pateicības. Viņš jutās gluži kā astronoms, kas atklājis jaunu planētu. Neapšaubāmi, zēna prieks bija daudz spēcīgāks, dziļāks un skaidrāks nekā tas, ko spēja izjust astronoms. Vasaras vakari bija gari, vēl nebija tumšs. Pēkšņi Toms svilpienu aprāva. Viņa priekšā iznira svešinieks. Kāds zēns, mazliet garāks par viņu augumā. Nepazīstama persona, vienalga kāda dzimuma un kāda vecuma, bija ievērības cienīga parādība tik nožēlojamā pilsētiņā kā Sentpītersbergā. Un šis zēns turklāt bija labi ģērbies. Labi ģērbies darba dienā, vienkārši neticami. Viņa cepure bija ļoti izskatīga, cieši sapogātie zilas vadmalas svārki, jauni un glīti, tāpat arī bikses. Viņam kājās spīdēja kurpes, kaut gan bija tikai piektdiena. Viņam bija pat kaklasaite no spilgtas lentes. Viņš izskatījās tik pilsētniecisks, ka Toms jutās līdz sirds dziļumiem aizvainots. Jo ilgāk Toms skatījās uz šo krāšņo brīnumu, un jo augstāk cēla degunu, parādīdams nicību par svešinieku grazno tērpu, jo nodilšāks viņam šķita paša apģērbs. Abi zēni klusēja. Ja viens pakustējās, tūlīt pakustējās arī otrais, bet tikai sāniski pa apli. Ilgi viņi tā stāvēja vaigs pret vaigu, acis pret aci. Beidzot Toms teica: "Es varu tevi piekaut." "To tik es gribētu redzēt." "Es to varu izdarīt." "Tu nevari viss." "Varu gan, nevari, varu, nevari, varu, nevari." Nepatīkams klusums, tad Toms jautāja: "Kā tevi sauc? Kāda tev daļa?" "Gan es tev parādīšu, kāda man daļa." "Nu, kāpēc tad neparādi?" "Ja tu vēl daudz runāsi, es to darīšu." "Runāšu vēl daudz, dzirdēji?" "Tu laikam iedomājies, ka tu esi briesmīgi smalks, vai ne? Ja es gribētu, es varētu tevi nogāzt ar vienu roku." "Kāpēc tad negāzi, ja vari?" "Es to darīšu, ja tu vēl ilgi te ākstīsies." "Kā tad? Ir jau daudzi tādi redzēti kā tu. Smalkais. Nu, tu gan iedomājies, ka esi nezin kas. Kāda tev cepure? Vari samīcīt šo cepuri, ja tev tā nepatīk, vai noraut, bet tad iepriekš saskaiti savus kaulus. Tu esi melis, pats esi melis. Tu esi plātībnieks un gļēvulis. Laidies lapās. Tu, ja man te vēl ilgi būs jāklausās tavās bezkaunībās, es tev gāzīšu ar akmeni pa pauri." "Kā tad? Tu jau gāzīsi." "Jā, gan." "Kāpēc tad negāzi, ko tu visu laiku draudi? Kāpēc nedari?" "Tāpēc, ka tev bail." "Man nav bail, ir gan, nav, ir gan." Atkal klusums. Atkal abi viens otrā ieurbās skatieniem, sāniski viens otru apriņķodami. Pēkšņi viņi nostājās plec pie pleca. "Pazūdi no šejienes!" Toms iesaucās. "Pazūdi pats! Es neiešu, es arī ne!" Tā viņi abi stāvēja, katrs balstīdamies uz sāniski izspertas kājas un no visa spēka grūstīdamies un viens otrā raudzīdamies naidā kvēlojošām acīm. Bet neviens nespēja gūt virsroku. Abi cīnījās līdz sakarsa un pietvīka, tad atvilka elpu, viens otru piesardzīgi vērodami, un Toms iesaucās.
Tu esi gļēvulis un kucēns, es pateikšu savam lielajam brālim, un viņš tevi nogāzīs zemē ar savu mazo pirkstiņu, un es likšu viņam to izdarīt. Tu domā, es baidos no tava lielā brāļa? Man pašam ir vēl lielāks brālis, un viņš tavējo kā nieku pārmetīs pār žogu. Abi brāļi bija izdomāti. Tie ir meli, tukši vārdi, kas neko nepierāda. Toms ar kājas lielo pirkstu novilka smiltīs svītru un teica: Pamēģini tikai pārkāpt tai pāri, un es tev vilkšu tā, ka tu vairs nepiecelsies. Katrs, kas to iedrošināsies, būs beigts kā muša. Svešais zēns tūlīt pārkāpa pāri svītrai un teica: Tu man draudēji, nu rādi savu varonību. Neuzbāzies man, bet labāk piesargies. Tu teici, ka mani piekausi, kā labi tad tu to nedari. Pie joda. Par 2 centiem es tev tiešām sadošu. Svešais zēns izņēma no kabatas 2 lielus vara naudas gabalus un zobodamies sniedza tos Tomam. Toms izsita naudu viņam no rokas. Nākošajā mirklī abi zēni saķērušies jau valstījās smiltīs, plēsdamies kā 2 kaķi. Kādu minūti tie plūca un raustīja viens otru aiz matiem un drēbēm, spieda un skrāpēja viens otram degunu, apklādami sevi ar putekļiem un slavu. Beidzot jūklis guva noteiktu apveidu, kaujas doma, kā iznira Toms, sēdēdams jāšas uz svešā zēna un daudzīdams viņu ar dūrēm. Bļauj diezgan! Viņš sauca. Zēns tikai centās atbrīvoties, viņš raudāja, galvenokārt no dusmām. Bļauj diezgan! Un Toma dūres turpināja daudzīt zēnu. Beidzot svešais izdvesa neskaidru: Diezgan! Toms viņu palaida vaļā un noteica: Nu gan dabūji mācību, un nākošo reizi labi apskaties, ko tu gribi izmuļķot. Svešais zēns aizskrēja, purinādams putekļus no drēbēm, elzdams un sprauslādams, šad tad atskatīdamies kratīja galvu un draudēja nākošo reizi ar Tomu izrēķināties, kad vien viņa nogrābšot. Toms atbildēja ar skaļām nievām un gāja prom uzpūties kā gailis. Tiklīdz viņš bija pagriezis muguru, svešais zēns paķēris akmeni, svieda to un trāpīja Tomam starp lāpstiņām. Tad metās bēgt kā antilope. Toms dzinās nodevējam pakaļ līdz viņa mājām, un tā noskaidroja, kur zēns dzīvoja. Viņš kādu laiku nostāvēja pie vārtiem, aicinādams savu ienaidnieku nākt ārā, bet tas tikai pie loga vaipstījās un izaicinājumu noraidīja. Beidzot iznāca ienaidnieka māte un nosauca Tomu par ļaunu, samaitātu rupju zēnu un pavēlēja viņam aiziet. Toms aizgāja, bet izteicās, ka šo puiku jau nu viņš paturēšot acīs. Toms pārradās mājās vēlu un, kad uzmanīgi iekāpa pa logu, uzgrūdās krustmātei, kas tur stāvēja paslēpusies. Kad krustmāte ieraudzīja, kādas izskatās Toma drēbes, viņas nodoms pārvērst viņas sestdienas brīvlaiku nebrīvē un smagā darbā kļuva tērauda ciets. 2. nodaļa. Uzausa sestdienas rīts, un daba šai vasaras dienā izskatījās tik gaiša un spirkta un dzīvības pārpilna. Ik sirds skanēja dziesma, un ja sirds bija jauna, tad tās melodija plūsmoja pāri lūpām. Visas sejas bija līksmas un soļi spārnoti, ziedēja baltās akācijas un ziedu smarža vēsmoja gaisā. Kardifa pakalns, kas slējās viņpus pilsētiņai, krāšņi zaļoja un, būdams krietni tālu, izskatījās kā apsolītā zeme, pasakains, mierīgs un aicinošs. Toms iznāca uz ielas, nesdams spaini ar balto krāsu un garu otu. Viņš aplūkoja sētu un prieks viņā apdzisa. Dziļa grūtsirdība uzmācās dvēselei. 30 jardu gara un 9 pēdas augsta sēta, dzīve šķita tukša un viņa esamība smaga nasta. Nopūstamies zēns iemērca otu krāsā un pārvilka ar to pār augšējo dēli. Atkārtoja šo kustību 2 reizes, salīdzināja nenozīmīgo nobalsināto svītru ar sētas nepārskatāmo nekrāsoto plašumu un bezcerīgi atsēdās uz koka kastes.
Pa vārtiem lēkādams izskrēja Džims ar kārda spaini rokā, dziedādams Bufalo meitenes. Nest ūdeni no pilsētas ūdens sūkņa Tomam vienmēr šķita pretīgs darbs, bet šodien tas vairs nelikās tik nepatīkams. Viņš atcerējās, ka pie sūkņa vienmēr sapulcējās daudz ļaužu. Baltie mulatu un nēģeru zēni un meitenes tur vienmēr gaida savu kārtu. Atpūšas, maina rotaļlietas, strīdas, kaujas un plosās. Viņš atcerējās arī, ka Džims ar ūdens spaini mēdz bieži vien atgriezties tikai pēc stundas, lai gan sūknis atrodas nepilnus 150 jardus no mājām, un parasti kādam vienmēr vajadzēja aiziet viņam pakaļ. Toms teica: Paklau, Džim, es atnesīšu ūdeni, ja tu mazliet pabalsināsi sētu. Džims pakratīja galvu un atbildēja: Nevaru, māster Tom. Vecā misis teica, lai es ejot pēc ūdens un neapstājoties un nedauzoties ne ar vienu. Viņa teica, ka māsters Toms mani gan aicināšot balsināt sētu, bet tad, lai es tikai ejot tālāk un darot savu darbu. Balsināšanu viņa pati pārbaudīšot. Nebēdā par to, ko viņa saka, Džim. Tā viņa vienmēr runā. Dod šurp spaini, es būšu prom tikai 1 minūti. Viņa to nemaz neuzzinās. Ai, es nedrīkstu, māster Tom. Vecā misis man noraus galvu. Viņa pat nespēja nevienu nopērt. Dažreiz iesit kādam pa galvu ar uzpirksteni. Un vai kāds no tā baidās, pasaki man? Viņa runā briesmīgi draudēdama, bet vārdi taču nenodara sāpes, ja vien viņa neraud. Džim, es tev došu marmora bumbiņu. Es tev došu baltu stikla bumbiņu. Džims sāka šaubīties. Baltu bumbiņu, Džim, tā labi ripo. Vai tā ir gan varena jauka bumbiņa, bet māster Tom, man traki bail no vecās misis. Saki, ja vēlies, varu tev parādīt savu slimo pirkstu. Mazais Džims bija tikai cilvēks, pārāk liels viņam šāds kārdinājums. Puišelis nolika spaini, paņēma balto bumbiņu, noliecās pār Toma kājas pirkstu un ļoti vērīgi to aplūkoja, kamēr Toms atraisīja apsēju. Nākošajā mirklī Džims ar savu spaini un smeldzošu dibenu skrēja prom pa ielu. Toms sparīgi balsināja sētu, un krustmāte Polija aizgāja no kaujas lauka ar tupeli rokā un uzvaras prieku acīs. Bet Toma rosīgums nebija ilgs. Viņš sāka domāt par to, cik jauki bija iecerējis pavadīt šo dienu, un viņa skumjas pieauga. Drīz visi brīvie zēni trauksies lēkādami šeit garām visvisādos brīnišķos pārgājienos un ņirgāsies un izsmies viņu, tāpēc, ka viņam jāstrādā. Šīs domas dedzināja kā uguns. Viņš izvilka savus dārgumus un sāka tos aplūkot. Salauztas rotaļlietas, stikla un marmora bumbiņas un dažādi nieki. Varbūt pietiekami, lai ar tiem iemainītu citus, bet nepietiekami, lai nopirktu kaut pusstunda īstas brīvības. Viņš iebāza atkal kabatā savu trūcīgo mantību un atmeta domu uzpirkt zēnus. Šai tumšajā un bezcerīgajā mirklī viņu pēkšņi apstaroja iedvesma, patiesi liela, brīnišķīga iedvesma. Toms satvēra otu un sāka mierīgi strādāt. Šajā mirklī parādījās Bens Rodžers. Tieši tas zēns, no kura izsmiekla viņš visvairāk baidījās. Bens tuvojās lēkādams un šūpodamies, skaidri redzams, ka viņa sirds ir viegla un nodomi augsti lidojoši. Viņš ēda ābolu un laiku pa laikam stiepti melodiski iegaudojās, pēc tam dobjā balsī skandēja bim-bam-bam, bim-bam-bam, jo pat laban tēloja tvaikoni. Pienācis tuvāk, Bens samazināja ātrumu, devās uz ielas vidu, noliecās zem uz labo bortu un lēni, smagi un svinīgi griezās apkārt, jo viņš tēloja tvaikoni, lielais Misūrī, un apzinājās, ka tas brauc 9 pēdas dziļā ūdenī. Bens bija reizē tvaikonis, kapteinis un kuģa zvans, tāpēc viņam bija jāiedomājas, ka viņš stāv uz sava klāja, dod pavēles un pats tās izpilda. Stāt, ser! Kling, ling, ling! Kustība uz priekšu gandrīz izbeidzās, un viņš lēnām tuvojās ietvei. Atpakaļ! Kling, ling, ling! Bena rokas stingri izstiepās gar sāniem.
Kuģa pakaļgalu pagriezt pa labi. Ling, ling, ling. Čuk, 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 čuk. Labā roka šai laikā vēzējās plašos lokos, jo tēloja 40 pēdu lielo tvaikoņa ratu. Stūri pa kreisi, kling, ling, ling. Čuk, čuk, čuk. Tagad lokus veidoja kreisā roka. Stop, pa labi. Kling, ling, ling. Stop, pa kreisi. Labo bortu lēnām uz priekšu. Stop. Ārējam ratam lēnu gaitu. Kling, ling, ling. Čuk, čuk, čuk. Izsies tavu. Veicīgāk. Pasviediet tavas cilpu. Ko jūs tur kavējaties? Apmetiet cilpu stabam. Pievirzieties piestātnē. Stāt. Apturēt mašīnas, ser. Kling, ling, ling. Št, št, št. Viņš atdarināja tvaika krānu šņākoņu. Toms turpināja balsināt sētu, neveltīdams tvaikonim nekādu uzmanību. Bens viņā kādu laiku skatījās, tad iesaucās. Hehe, tu gan esi dimbāko. Toms neatbildēja. Viņš ar meistara aci nopētīja savu pēdējo otas striepienu, tad viegli pārvilka ar otu vēlreiz jau nobalsinātai vietai un atkal vēroja rezultātu. Bens piestājās blakus Tomam, ieraugot ābolu. Tomam saskrēja siekals mutē, bet viņš neatlaidīgi turpināja savu darbu. Bens iesaucās. Halo, vecais zēn! Tev jāstrādā ko? Tas esi tu, Ben, es nemaz nepamanīju. Klausies, es eju peldēties, tu jau laikam arī gribētu peldēties, bet tev taču uzdots darbs, vai ne? Toms zēnu mirkli uzlūkoja, tad jautāja. Ko tu sauc par darbu? Vai tad tas nav darbs? Toms atkal sāka balsināt sētu un nevērīgi atbildēja. Varbūt tas ir darbs, varbūt nav. Es zinu tikai vienu, Tomam Sojeram tas ir piemērots. Ko nu pūt? Tu taču negribēsi man iestāstīt, ka tev tas patīk. Ota turpināja savu kustību. Vai man tas patīk? Kāpēc, lai man tas nepatiktu? Katru dienu jau zēniem nav tādas izdevības balsināt sētu. Tas stāvokli parādīja citā gaismā. Bens vairs negrauza ābolu. Toms skaisti vilka otu uz priekšu un atpakaļ, atkāpās, lai pārbaudītu paveikto. Šur tur vēl uzlika pa triepienam. Atkal kritiski aplūkoja krāsojumu. Bens vēroja katru viņa kustību, arvien vairāk ieinteresēts un aizrauts. Beidzot viņš sacīja. Klausies, Tom, ļauj man arī mazliet pabalsināt. Toms pārdomāja, gandrīz jau piekrita, bet tad izlēma citādi. Nē, manuprāt, tas neies, Ben. Redzi, krustmāte Paulija briesmīgi norūpējusies par šo sētu. Tā ir tieši ielas pusē, saproti? Ja tā būtu pagalma pusē, es neko neteiktu, un viņa jau arī neiebilstu, bet pret šo sētu viņa ir traki vērīga, tā jākrāso ļoti uzmanīgi. Manuprāt, tikai 1 no 1000 zēniem, varbūt pat no 2000 zēniem, varētu to nobalsināt kā nākas. Nē, nu vai tiešām? Nu ļauj man mazliet pamēģināt, tikai maz drusciņu. Es tev gan atļautu, ja būtu tavā vietā, Tom. Ben, es to labprāt darītu patiesi, bet krustmāte Polija, zini, Džims jau arī gribēja krāsot, bet viņa neatļāva. Sits arī gribēja, bet arī Sidam neatļāva. Nu vai tu saproti, kādā es esmu ķezā? Ja nu tu sāc balsināt un tev kaut kas pēkšņi misējas. Nieki, es būšu tikpat uzmanīgs kā tu. Ļauj man pamēģināt. Paklau, es tev došu savu ābola serdi. Labi, lai iet, bet Ben, tomēr labāk nē, es baidos. Es tev došu visu ābolu. Toms iedeva viņam otu nepatikā savilcis seju, bet sirds dziļumos priecādamies. Un kamēr bijušais tvaikonis lielais Misūrī saules karstumā strādāja un svīda, atvaļinātais mākslinieks atsēdās turpat blakus paēnā uz mucas, šūpoja kājas, šmakstinādams ēda ābolu un gudroja, kā vēl pievārēt citus vientiešus. Izdevības netrūka, ik pēc brīža garām klenderēja zēni. Viņi nāca, lai Tomu izsmietu, bet palika, lai balsinātu sētu. Kad Bens jau bija galīgi nokausēts, Toms par labi saglabājušos papīra pūķi, kā nākošajam piešķīra tiesības balsināt sētu Bilijam Fišeram. Un kad Bilijs nogura, šīs tiesības nopirka Džonijs Millers par beigtu žurku.
kas bija piesieta auklā, lai to varētu vicināt. Un tā tālāk stundu pēc stundas. Un ap pēcpusdienas vidu Toms vairs nebija trūcīgs zēns kā rīta pusē, bet neskaitāmu bagātību īpašnieks. Bez jau pieminētajām lietām viņam tagad piederēja 12 marmora bumbiņas, salūzis blūmīzeris, zila pudeles stikla lauska, caur kuru varēja skatīties. No spolītes izgatavots revolveris, sabojāta atslēga, krīta gabaliņš, karafes stiklā aizbāznis, alvas zaldātiņš, 2 varžu kurkuļi, 6 petārdes, vienacains kaķēns, misiņa durvju rokturis, suņa kakla siksna, tikai nebija paša suņa, nažas pals, 4 apelsīnu mizas un kāds vecs izļodzījies loga ietvars. Visu laiku viņš bija jauki, patīkami slinkojis daudzu zēnu sabiedrībā un sētu klāja 3-kārtais krāsojums. Ja nebūtu pietrūcis balsināmā, viņš visus pilsētiņas zēnus iedzītu bankrotā. Toms atzina, ka pasaule nemaz nav tik tukša. Pats to nezinādams, viņš bija atklājis svarīgu cilvēku rīcības likumu. Proti, lai liktu kādam vīram vai zēnam kādu lietu ļoti iekārot, nepieciešams, lai tā būtu grūti sasniedzama. Ja Toms būtu bijis tik liels un gudrs filozofs kā šīs grāmatas sacerētājs, viņš saprastu, ka darbs ir tas, ko liek darīt pienākums, bet rotaļa tas, ko darīt neliek pienākums. Šī atziņa palīdzētu viņam izprast, kāpēc pagatavot mākslīgas puķes, mīt kaiminamās dzirnas, ir darbs, bet sist ķegļus vai uzkāpt Monblānā tikai izpriece. Anglijā dzīvo bagāti džentelmeņi, kas vasarā ikdienas vada 4 jūgu karietes, likdamas zirgiem noskriet 20 vai 30 jūdžu, tāpēc, ka šī privilēģija diezgan dārgi izmaksā. Bet ja viņiem piedāvātu algu par šo izpriecu, tā tūlīt pārvērstos darbā, un viņi no braukšanas atteiktos.